Lai noskaidrotu, kā sokas ar vairāk 100 000 grāmatu lielā krājuma pārvešana, esam tiešraidē pieslēgušies Krišjāņu Barona ielai, kur atrodas mūsu kolēģi Madara Līcīte. Madara, vārds tev. Labrīt! Pēc garajām māja brīvdienām Rīga ir modusies, un šodien liela darba gaidām Nacionālajā bibliotekā Barona ielā. Šeit grāmatas ir glabājušās gandrīz 60 gadus, un no šodienas tās tiks pārvestas uz Gaismas pili. Man līdzās bibliotekas pārstāve. Labrīt! Iepazīsimies, kā jūs sauc? Labrīt! Es esmu Ludmila Matspane, Nozaru literatūras centra vadītāja. Šodien mēs sāksim beidzot pārbraukt uz jauno ēku no šīs vecās, kur es jau strādāju ļoti ilgi, uz jauno pāri Daugavai. Nozares literatūras centrs ietver vairākas lasītavas, humanitāro zinātņu lasītavu, sociālo zinātņu lasītavu, juridisko tiesību zinātņu lasītavu un dabas zinātņu tehnoloģiju lasītavu. Visas šīs lasītavas no šodienas būs slēgtas, un atvērts mēs būsim tikai jaunajā ēkā. Vai jūs esat skaitījuši, cik grāmatas jums jāpārved? Protams, mēs esam saskaitījuši. Tas ir ap 60 000 grāmatas, kuras sastāv pie 2000 plauktmetru. Vai viņas kā īpaši tiek sagatavotas šim jurģu braucienam? Braucienam nē, sagatavot mums vajadzēs atklāšanai. Tur būs gan noformēšana vizuālā, gan izvietošana tā, lai lasītājiem būtu ērti pieejams. Bet tā mēs vienkārši liksim kastēs un vedīsim. Vai jūs jau zināt visiem lasītājiem, kuri gājuši šo biblioteku, kad un kurā datumā varētu jau apmeklēt Gaismas pili un tikt pie savām iecienītajām grāmatām? Diemžēl šis jautājums paliek atvērts. Tas būs atkarīgs no tā, kad biblioteka vērsies vaļā. Mēs ļoti ceram, ka tas būs jūnijas. Vai ir kaut kas jāievēro šodien rīdziniekiem, kuri ies šeit garām, vai ir gaidām kādi satiksmes ierobežojumi? Nē, būs tikai mašīna uz Krišjāņu Barona ielas, nekādas satiksmes ierobežojumi nebūs. Kā jūs prognozējat, cik ilgā laikā varētu šos 60 000 grāmatu kalnus pārvest? Tā kā mēs braucam paralēli ar dažādām ēkām, tas ir firma mums ir plānojusi. Mēs ceram, jo ātrāk, jo labāk. Tās būs vairākas dienas? Protams. Varētu būt pat vairākas nedēļas. Varētu būt 2. Grūti prognozēt, tas būs atkarīgs no tā, kā firma ir sastādījusi plānu. Paldies liels! Un vēlreiz atgādināsim, ka varbūt kājām gājējiem, kuri dosies šodien pa Brīvības ielu, vajadzētu kādā brīdī būt iecietīgākiem, redzot, ka šeit uz ietus stāv automašīna, kurā tiek liktas grāmatas. Atgriežamies studijā. Paldies, Madara!